Un tā, lūdzu vārds Zenīša kungam. Un pēc tam lūdzu sagatavoties Viespuram Zariņa kungam no Latvijas Nacionālās apvienības Kanādā valdes locekļiem. Cienījamais prezidija, cienījamie delegāti. Latviešu centrālā padome Rietumvācijā sveic pilsoņu kongresu un tai pašā brīdī augsti vērtē un atzīst pilsoņu komiteju pēdējā gada mudinošo un ļoti nozīmīgo darbu. Latviešu centrālā padome Rietumvācijā iestājās par to, ka arī šis kongress piedalās visu nacionālo spēku kopīgā darbā uz valsts atjaunošanu uz 1922. Gada Satversmes pamatiem. Paldies! Mīļie Latvijas pilsoņi, pilsoņu kandidāti un Latvijas iedzīvotāji. Šodien mēs kā gandrīz 700 000 Latvijas Republikas pilsoņu, viņu pēcteču un 30 000 pilsoņu kandidātu pārstāvji esam sanākuši tālāk virzīt pēc ilgiem okupācijas gadiem prasību atjaunot neatkarīgu Latvijas Republiku. Man ir tas gods te pārstāvēt Latviešu Nacionālo apvienību Kanādā, kura apvieno vairāk par 20 000 latviešus Kanādā. Nes jums viņu sveicienus, būt te un ar jums piedalīties šajā vēsturiskā un nozīmīgā kongresā. Pēdējo gadu notikumi Latvijā un Baltijā ir atbalstojušies visā pasaulē. Un šodien mēs atkal pasaulē apliecinām mūsu gatavību atjaunot neatkarīgu Latvijas Republiku. Šī brīdī neaizmirsīsim, ka mūsu iesāktais ceļš atjaunot Latviju varētu būt garš un grūts. Un tādēļ šis nav tas brīdis meklēt goda posteņus, un šis nav tas brīdis atjaunot daudzpartiju laikmetu. Bet šis ir tas brīdis strādāt, cīnīties, izmantot visus iespējamos demokrātiskos veidus, sadarboties ar visiem, kas iet mūsu ceļu, un iesaistīt iespēju daudz sabiedrotos. Tāpat kā Latvijas brīvvalstī, mums šodien ir svarīgi draugi starp nelatviešu iedzīvotājiem, tie, kuri atzīst, ka šī ir vienīgā vieta pasaulē, kura var būt Latvija, un kuri ir ar mieru veidot ar mums kopēji nākotni neatkarīgā Latvijas Republikā. Izmantosim šīs dienas liederīgi, būsim saticīgi, iesaistīsim citas tautas mūsu cīņā un iesim kopā ar mūsu brāļiem un māsām, igauniem un lietuviešiem. Brīva Latvija, laisva Lietuva, vava esti, brīvā Baltijā. Paldies!